Nu, čau, man draugi. Šodien atkal esam izbraukuši un atrodamies mežā. Atrodamies mežā aiz Jēra pagasta uz Sēļu pusi drusciņu. Un šeit ir redzēt, kāds skaists mežs aizmugurē. Skaista vieta. Redzēt? Viss apkārt. Forši. Forši meži. Šodien tā kā lietas solīja laikam, es nezinu. Bet it kā teica, ka nebūšot nekas. Bišķi uzēdīsim maizīt. Man nav tukšu vēderi jābrauc. Un brauksim tālāk. Tā ik pa 2 dienu taisīsim braukšanu un visu pārējo. Bet par braucienu uz šito te, uz Poliju, Vāciju, es jums paziņošu. Un tad jau tas būs zināms jau. Kad brauksim, kad nebrauksim. Jo tam visam ir kārtīgi jāsagatavojās. Un lai viss noritētu bez starpgadījumiem. Tā kā tā. Jāsavāc līdzekļi, telts un viss pārējais. Un tad var braukt un meklēt kaut ko citu. Skaistāks videoklipus un vietas un lietas un visu pārējo. Jā. Es roku turu priekšā mutē, tāpēc, ka man zobi nav. Un, tas ir skaidrs, jūs jau paši esat redzējuši, ne? Bet tas ir viss vecums un ielikt tas maksā dārgu naudu. Labi, par to nerunāsim, tas būtu sūds. Galvenais, ka pašam viss ir kārtībā un pats ir vesels. Un tu vari pabraukt un izbaudīt šo braucienu. Un redzēt visas vietas, ko te neesi agrāk redzējis. Godīgi sakot, vienreiz mūžā es esmu bijis Kaunijā, Lietuvā, kur un tālāk pa šo robežu es neesmu bijis, jo aiz Kaunas sākās garš ceļš, ko līdz Varšavai ir 300 kilometri. Un visai Polijai cauri ir 800. Tas ir vislielākais gabals. Un turpat jau netālu arī ir Vācija. Aiz tiem 800 kilometriem pēc tam ir Vācija uzreiz. Tur jau ir Vācijas robeža jau, automātiski jau. Es nezinu, man liekas, ka jā, tur bija Vācijas robeža uzreiz. Tā kā tā. Vēl atgādinājums visiem, šogad man 25. maijā paliek apaļa jubileja 40 gadi, un es gaidīšu visus jūsu apsveikumus un labu vēlējumus dzimšanas dienā, un būšu ļoti pateicīgs un priecīgs par jūsu atsaucību. Un es joprojām esmu priecīgs par to, ka jūs mani skatāties un atbalstat mani, un vēl jums paldies vispārībā. Es jūs vēlreiz lūdzu, ja jūs vēlaties ziedot tos 5 eiro, es jums neprasu ar varu, es jums neprasu ar spēku. Gribat ziedojat, negribat neziedojat. Tā ir jūsu izvēle. Bet, kā sacīt, jāsaka, jūs esat mani atbalstītāji un es uz jums paļaujos. Es taisu videoklipus, braucu 100 kilometrus dienā, lai kaut ko nofilmētu un jums parādītu. Es mājās atbraucu, nobraucies, nobesījies, un tas ir mans vaļasprieks, un tā ir man dzīve. Varbūt pie tā es arī palikšu, un visu mūžu ceļošu ar velosipēdu.
un taisīšu savu video blogu un darīšu pasauli laimīgi ar to, kad un priecēšu cilvēkus saviem videoklipiem, ko es taisīšu un parādīšu citiem. Tā kā tā. Lai visiem ir jauka diena un tikpat saulaini kā šodien, pasmaidam un tiekamies nākamos video, un te jau redzēs, ko varbūt kaut kur aizbrauksim atkal citā vietā, un kaut ko interesanti atradīsim. Te jau riņķī viss kaut kas ir, te ir vecas mājas, un viss kaut kas, un tāds vecs skūts, un tā kā tur atpakaļ arī bija viena veca māja, bet es tā kā bišķiņ noraustījos, un it kā, nu ziniet, visādi var cilvēki būt, un visi cilvēki var pārprast, un paši saprot, kā tas ir. Līst svešos īpašumos, piedodiet, es YouTube esmu redzējis daudz video, kur cilvēki iet pamestās mājās un filmē. Viņiem pa brīnumu neviens nepiesienās, bet ziniet, kā ir, kad no kaimiņa mājas redz vai ne, ka kāds nāk, ja, viņam aizdoms krīt uz tevī. Nu, viss kaut kas var būt. Tāpēc ir video, ko es varu patļauties, un ir video, kur es nemaz neiesaistos un nefilmēju. Tā kā tā ir. Šeit uz priekšu, jā, pa šo to ceļu, arī ir viena māja uz to pusi, jā. Es tikko kā redzēju pār pa jumtu redzēju sarkanu mājas jumtu, un es domāju, jā, tur arī māja ir. Pa šo ceļu vispār var aizbraukt uz Sēļiem. Es atvainojos. Uz Sēļiem un pēc tam ārā uz Maslāts var izbraukt. Uz Matīšiem, jā. Te ir 10 km kaut kā jābrauc līdz tiem Sēļiem. Un tad pēc tam ir Matīši, un tad jau tur atkal sākās jau uz Aloju var aizbraukt Staicā, un tur jau ceļi savienojās. Teikšu godīgi, tā Latvija ir maza. Ja viņi izbraukā, tad viņi ir ļoti, ļoti maza. Tā kā jūs mani attālākie draugi no Brazīlijas, ja? Ja kādreiz jums ir vēlēšanās, atbrauciet uz Latviju, uzmeklējiet mani un kopā varbūt kaut ko interesanti apskatīsimies, kādas skaistas vietas un varbūt iepazīsim viens otru tuvāk un kā draugi tikai un neko vairāk. Būtu prieks ar jums satikties un ar jums parunāties un parādīt jums Latvijas valsti. Protams, arī tev, Emīlija, vēlos tev šos video parādīt, visus, ko es esmu sapilmējis, sataisījis, un lai tu redzi, kādā valstī es dzīvoju un kāds es pats esmu pēc dabas un tā. Tā kā tā. Viens video ir uztaisīts un skatieties, priecājieties un man paldies, ka jūs skatāties. Paldies, ka esat šeit. Čau visiem!